Šīs video lekcijas mērķis ir sniegt informāciju par dažādiem mērinstrumentiem un mērīšanas metodēm pielietošanai vides pārvaldības sistēmas ieviešanai. Tehnoloģiski ir iespējams izmērīt gandrīz jebkuru vides aspektu vai parametru, tādēļ pirms mērījuma veikšanas uzņēmumam ir jāidentificē atbilstošās iekārtas mērījuma veikšanai. Tas sastāv no vides parametru, mērierīces darba apstākļu, mērījuma diapazona, mērījuma precizitātes un citu iekārtas tehnisko rādītāju noteikšanas, piemēram, iespējas reģistrēt datus vai izvēlēties reģistrēšanās laika soli. Augstāk minētie faktori ne tikai ietekmē mērījuma kvalitāti, bet arī iekārtas cenu. Piemēram, prezentācijā salīdzināto termokamaru precizitāte ir ļoti atšķirīga. Augstāk esošās iekārtas mērījuma precizitāte ir +–5% no mērījuma, vai arī 5 grādi, kas ļoti būtiski ietekmē iegūto rezultātu kvalitāti. Lai arī zemāk esošajai iekārtai precizitāte ir 2,5 reizes augstāka un tās mērījuma diapazons ir plašāks, iekārta izmaksas atšķiras pat 9 reizes. Piemērs raksturo mērījuma stratēģijas nozīmi uzņēmumā. Iespējams, uzņēmumam nepieciešamo parametru noteikšanai atbilstoši var izrādīties arī iekārta, kuras izmaksas ir zemākas, tādā veidā samazinot nepieciešamās investīcijas. Ja iekārtas spēj nodrošināt datu reģistrēšanu, ļoti būtiski iestatīt laika soli, kas atbilst mērāmo iekārtu darbības režīmam. Apskatīsim piemēru ar vienu uzņēmuma datiem, kas atspoguļot ar dažādiem laika soļiem – mēnesis, diena un stunda. Mēneša griezumā dati sniedz informāciju par kopējo enerģijas patēriņu, ko var izmantot salīdzinot ar citiem mēnešiem vai gadiem. Dienas griezumā reģistrēti dati ilustrē plašāku patēriņu sadalījumu. Novērojams dienas, piemēram, no 24. līdz 26. decembrim, kad patēriņš ir bijis mazāks, kas saistīts ar brīvdienām. Tomēr var novērot, ka šajās dienās uzņēmumā saglabājies patēriņš 30 līdz 40 kWh apmērā. Savukārt iksstundas dati ļauj izvērtēt detalizētu patēriņu sadalījumu. Iespējams redzēt enerģijas patēriņa tendences dienas griezumā, pīķa slodzi, nakts slodzi, kā arī citas sakarības. Tomēr nevienmēr vairāk dati ir labāk. Šajā piemērā iksstundas dati labāk ilustrē patēriņa dinamiku, bet ikdienas dati ļauj precīzāk noteikt sakarības, piemēram, atkarībā no ārā gaisa temperatūras. Šajā video lekcijā apskatīsim dažādas iekārtas šādu vides aspektu kvantitatīvo datu iegūšanai. Elektroenerģijas patēriņš, siltumenerģijas patēriņš, kurināmā patēriņš un troksnis. Vienkāršākais veids, kā novērtēt uzņēmumā esošo elektroierīču elektroenerģijas patēriņu, ir veikt momentānos jaudas mērījumus. Vienfāzes iekārtām, kas pievienotas kontaktligzdām, momentāno jaudu var noteikt ar šādiem elektroenerģijas patēriņa mērītājiem. Šāda veida mērītāji ir plaši pieejami, to izmaksas ir zemas un lietošana ļoti vienkārša. Izvēlētā elektroierīce ir jāatvieno no kontaktligzdas. Tās vietā jāievieto skaitītājs un tajā jāievieto izvēlētā elektroierīce. Šādi mērītāji parasti nosaka jaudu, reģistrē elektroenerģijas patēriņu atbilstošiem laika periodam. Iestatot elektroenerģijas tarifu, iespējams ātri un ērti novērtēt izmaksas. Iekārtas priekšrocības ir zemās izmaksas, vienkārši lietojama, bet tās parasti nepiedāvā detalizētāku datu iegūšanu. Precīzāku datu novērtēšanai ieteicams uzstādīt elektroenerģijas monitoringa iekārtas, kas saglabā datus jūsu izvēlētiem laika periodam. Šādā gadījumā viens no optimālākajiem risinājumiem ir skaitītāji ar strāvas stiprumu mērītājiem. Iekārtas veic precīzus strāvas stiprumu mērījumus, bet jauda tiek aprēķināta pēc formulām, kas redzamas prezentācijā. Jāņem vērā, ka vienkāršotā versijā šādas iekārtas neveic sprieguma mērījumus. Līdz ar to, ja uzņēmumā tiek novērotas plašas sprieguma svārstības, dati var būt nedaudz neprecīzi. Tomēr iekārtas nodrošina kopējā patēriņa sadalījumu un ir izmaksu ziņā optimāls risinājums elektroenerģijas patēriņa analizēšanai un energoefektivitātes pasākumu identificēšanai. Detalizētāku mērījumu veikšanai nepieciešams uzstādīt viedos skaitītājus. Siltumenerģijas patēriņu parasti novērtē visas ēkas robežās. Tādēļ, ja siltumenerģija netiek izmantot ražošanas procesiem,
Detalizētāk siltumenerģijas patēriņu uzskaitu uzņēmumos nav nepieciešams veikt. Ēkas robežās siltumenerģijas patēriņu ieteicams novērtēt ar temperatūras sensoriem, jo patēriņš ir lineāri atkarīgs gan no iekštelpu, gan ārā gaisa temperatūras. Jo augstāka temperatūra tiks uzturēta, jo augstāks būs ēkas patēriņš. Standarta biroja ēkā pazeminot temperatūru telpās par 1 Celsija grādu, iespējams samazināt patēriņu līdz pat 6 līdz 8%, atkarībā no ēkas raksturlielumiem. Pamatā temperatūras mērīšanai izmanto termometrus, kas ir veidot uz šķidrumu un gāzu tilpuma izmaiņas vai metāla izplešanās un saraušanās temperatūras ietekmē. Tās ir jau sen zināmas metodes. Šķidruma termometrs ir visizplatītākais termometrs temperatūras mērījuma veikšanai. Visbiežāk tas ir pildīts ar iekrāsotu spirtu, kas atkarībā no temperatūras maina savu tilpumu. Daudz precīzāk ir augstas kvalitātes digitālie termometri, kuru darbības princips ir termopāri. Temperatūras mērīšanai tiek izmantot elektriskā sprieguma izmaiņa atkarībā no temperatūras. Termometrs sastāv no vadītājiem vai pusvadītājiem, kur viena gala ir savienota, bet otra ir pievienota milivoltmetram. Temperatūras starpības rezultātā rodas spriegums starp brīvajiem termopāra galiem. Augstas kvalitātes digitālā termometra mērījuma precizitāte ir +–1 Celsija grāds, bet tā izmaksas ir krietni augstākas par termometriem, kas sastāv no spirta vai gāzes. Izmantojot pirometru vai termokameru, iespējams attālināt noteikti dažādu ķermeņa temperatūru, uztverot to infrasarkano jeb siltuma starojumu. Termogrāfija ir infrasarkanā starojuma vizualizācija. Visi objekti izdala infrasarkano starojumu atkarībā no temperatūras. Pieaugot objekta temperatūrai, pieaug tā infrasarkanais starojums. Termogrāfijas veikšanai tiek izmantota termokamera, kas vizualizē infrasarkano starojumu. Siltākie objekti attēlos izceļas uz augstāko objektu fona. Piemēram, cilvēks gan dienā, gan naktī izceļas uz apkārtējās vides fona. Lai arī termogrāfija ļauj iegūt dabiskus un precīzus siltuma attēlus, tie ir kvalitatīvi temperatūru mērījumi uz pētāmā objekta virsmas. Vēl viens faktors, kas uzņēmumā ietekmē siltumenerģijas patēriņu, ir ventilācija. Ventilācijas mērīšanas metodes ir balstītas uz gaisa plūsmas mērījumiem, kuri var tikt veikti ar 2 tipu anemometriem. To mērīšanas precizitāte ir +–10% no mērījuma, kuru ietekmē gaisa relatīvais mitrums un temperatūra. Karstā vada anemometra mērījuma pamatā ir elektriskās strāvas uzsildīta vada dzesēšana, ko veids gaisa kustība telpā vai jebkurā citā vidē. Vadam ir noteikta elektriskā pretestība, kas ir atkarīga no temperatūras un pretestības izmaiņas atbilst gaisa plūsmas ātrumam. Vadam ir jābūt orientētam taisnā leņķī pret plūsmas virzienu. Šāda tipa mēriekārtas parasti gaisa plūsmas ātrumu nosaka robežās no 0,05 līdz pat 15 metriem sekundē. Otrs metodes anemometrs tieši nosaka gaisa plūsmas ātrumu ar mērvienību metri sekundē. Šī anemometra priekšrocība ir tā, ka ir iespējams redzēt gaisa plūsmas virzienu. Ventilātora lāpstiņām jābūt orientētam perpendikulāri plūsmai, lai izvairītos no neprecīziem mērījumiem. Ēkās ar individuālo siltuma apgādi svarīgs vides faktors ir kurināmā patēriņš uzstādītajos siltuma avotos. No tā ir iespējams izrēķināt siltumenerģijas patēriņu, bet tam nepieciešams noteikt kurināmā daudzumu, kāds tiek lietots, kurināmā siltuma saturs un siltuma avotu liederības koeficientu. To iespējams noteikt arī veicot dūmgāzes mērījumus. Dūmgāzes sastāva analīze nosaka virkni degšanas komponentu. Pastāv dažādi ražotāju dūmgāzu analizatori, bet to komplektācijā parasti ir ietverts paraugu noņēmējs, kondensāta filtrs, sūknes paraugu iesūknēšanai, dūmgāzes sastāvdaļu devēji, barošanas avots. Analizators nodrošina datu izvadi. Veicot mērījumus ir ļoti būtiski pareizi izvēlēties paraugu noņemšanas vietu, kā arī to noblīvēt, lai nepieļautu apkārtējās vides gaisa piekļūšanu paraugam. Visbiežāk dūmgāzu mērījumu laikā tiek iegūti šādi lielumi: skābekļa saturs, oglekļa dioksīds, oglekļa oksīds, slāpekļa oksīdi, sēra dioksīds, dūmgāzes temperatūra. Vislabāk paraugi ir noņemti plūsmas vidū. Šādā veidā iegūstot kvalitatīvus datus, pēc kuriem var spriest par dūmgāzes sastāvu.
Pirms mērījuma veikšanas gāzes analizatoru sagatavo darbam, veicot sekojošus iestatījumus. Nosaka ārgaisa temperatūru, kalibrē skābekļa devēju un izvēlas atbilstošo kurināmā veidu. Pēc kurināmā izvēles var ievietot paraugu noņēmēju gāzējā un var uzsākt mērījumus. Mērāmie un aprēķināmie lielumi uzskaitīti iepriekš parādītajos attēlos. No iegūtajiem mērījumiem ir iespējams ne tikai spriest par degšanas procesu, bet arī aprēķināt katla liederības koeficientu, ko var izdarīt izmantojot šādu vienādojumu. Svarīgs mērlielums siltumapgādes sistēmām ar individuālo siltuma avotu ir kurināmā mitruma mērīšana. Izšķir relatīvo un absolūto kurināmā mitrumu. Relatīvais mitrums ir ūdens daudzums kurināmajā, kurš izteikts procentos no kopējās kurināmā masas. Kurināmā absolūtais mitrums ir ūdens daudzums, kurš izteikts procentos no tā absolūti sausās masas. Praksē biežāk lieto relatīvā mitruma jēdzienu. Cietais kurināmais pēc iegūs izkalst, zaudē daļu no sava mitruma. Kalšana noris līdz brīdim, kamēr iestājas līdzsvars starp kurināmā ūdens tvaika un apkārtējā gaisa esošā tvaika parciālajiem spiedieniem. Šādu kurināmo sauc par gaisa sausu. Praksē kurināmais parasti ir mitrāks par gaisa sauso stāvokli. Kurināmā mitrumu, ar kādu tas nonāk pie patērētāja, sauc par darba kurināmo. Mitrums pazemina kurināmā kvalitāti, jo samazina sadegšanas siltumu, apgrūtina aizdedzināšanu, palielina ūdens tvaika saturu dūmgāzēs, kas savukārt palielina siltuma zudumus ar aizejošajām dūmgāzēm. Vienkārši sakot, jo lielāks mitruma saturs kurināmajā, jo lielāki siltuma zudumi ar dūmgāzēm. Tādēļ mitrums ir viens no būtiskākajiem kurināmā raksturojošiem parametriem. Kurināmā mitrumu var noteikt ar vienkāršiem kurināmā mērītājiem. Kurināmā mitruma noteikšanai ir jāizvēlas atbilstoši paraugu ņemšanas vietas. Piemēram, koksnes šķeldē, kas novietota kaudzē, jābūt vismaz 6 paraugu ņemšanas vietām. Zemākajai paraugu ņemšanas vietai ir jābūt augstākai par 30 cm no pamatnes, uz kuras izvietots kurināmais. Lai arī trokšņa samazināšana nerada ekonomiskos ieguvumus, troksnis arī var būt būtisks vides aspekts. Jebkuras cietas, šķidras un gāzveida vides daļiņu elastīgas svārstības, kas izplatās viņveidīgi, cilvēks uztver kā skaņu. Ar terminu skaņa saprot arī tās sajūtas, kas rodas skaņas viļņiem, iedarbojoties uz cilvēku vai dzīvnieku dzirdes orgāniem. Jebkura cilvēkam nepatīkama skaņu var uzskatīt par troksni. Ilgstoša trokšņa iedarbība cilvēka organismam ir ļoti kaitīga. Jo lielāka ir trokšņa frekvence un intensitāte, jo iedarbība uz cilvēka organismu ir ilgstošāka, jo ātrāk un spēcīgāk izpaužas tā nelabvēlīgā iedarbība uz cilvēka dzirdes orgāniem. Troksnis ir spēcīgs ārējs kairinātājs, kas var izsaukt centrālās nervu sistēmas pārpūli un dažādu cilvēku orgānu darbības traucējumus. Troksnis notrulina uzmanību strādājot un arī nogurdina, kā arī samazinās darba ražīgums, bet palielinās ražošanas traumu skaits. Lai veiktu trokšņa samazināšanas pasākumus, nepieciešams identificēt trokšņa izplatīšanās avotus un trokšņa stiprumu. Trokšņa līmeņa mērījumus veic ar trokšņa mērītāju. Parasti trokšņa mērītāja ierīce sastāv no mikrofona, pastiprinātāju un trokšņa mērītāju. Veicot trokšņa mērījumus, ir jāpārliecinās par iekārtas diapazonu, kurā tā darbojas un mērījuma precizitāti. Darba dienas laikā trokšņa stiprumam būtu jābūt zem 50 līdz 65 decibeli, bet atkarībā no apbūves rajona naktīs 40 līdz 55 decibeli.